Nu, laipni lūgti šajā lampā. Mums gan nav neviena moderatora, mēs tā kā visi trietā te mēģināsim. Varbūt mēs tā, es piedāvāju drusku, par cik mēs tāds, mazā esam tādā kolektīvā, varam tā mēs no savas puses iepazīstināt jūs ar mums, kas mēs esam, un tad varbūt mēs varam tad, nezinu, kāda jums, cik jūs par jūrniecību zināt, cik jūs pārzināt šo tematu un cik jums tas interesē. Kāpēc vispār atnācāt? Jā, kaut kā. Es varu sākt par cik es sāku runāt. Mans vārds ir Artis, jā. Esmu jau ar jūrniecību jau vairāk kā 30 gadi, sanāk 31 gads bija, kad es aizgāju jūrā. Tas bija 92. gadā. Un tad strādāju par sāku no matroža, tad pēc tam par tālbraucēju kuģa kapteini, nostrādāju 6 gadi, pēc tam aizgāju strādāt krastā par, tagad man ir 11 kuģi, kur es atbildu, kā vada floti. Papildus tam es, protams, arī kā šajā lampā biju reģistrējies kā no Latvijas kuģa kapteiņa asociācijas. Mums ir 200 kapteiņi, es valdes loceklis un izpildu sekretārs, un tāpat arī aktīvi piesaistam gan jūras akadēmijā, gan administrācijas tādos darbos. Tādos, jā. Tā kā drusciņi iepazīstināt, lai zināt, kas mēs esam, par ko mēs stāstam. Man sauc Aleksandrs. Es jūrniecībā, salīdzinoši tā ka ne jau tik daudz, ne jau 15, tikai kādus 10 gadus drusku jaunāks nekā šeit visklātesošie tās salīdzinoši jauneklis. 5 gadus strādāju uz tankeru kuģiem, sākot no matroža un beidzot ar 3. sturmu. Uz tiltiņu strādāju. Uz tankeru kuģiem tas lielākoties iebija tikai liela kuģa, apmēram 180 metru garums, tur 32 metri platums un pa visu pasauli tur diezgan liels kravs. Pārvadēja pārsvarā tur dīzeļdegvielas, tur benzīna, vispārējās tās kravas. Un tad parādījās iespēja pastrādāt krastā, pēc jūras laika pastrādāt krastā. Strādāju pēc tam administrācijā 5 gadus. Un, tagad arī nomainīju darbu, un tagad strādāju jūrnieka darbā iekārtošanas kantorītes. Tās kantors, kas lielākoties atrod priekš jūrniekiem darbu krastā un parakst ar viņiem līgumu. Tās diezgan tā specifisks un interesants, dinamisks darbs. Tu domā darbu jūrā atrod? Jā, darbu jūrā. Ne, krastā? Krastā arī vēl? Jā. Jā. Tās kopumā. Mani sauc Jānis Džeriņš, es esmu RTU Liepājas jūrniecības koledžas direktors. Un tad mana tā misija ir popularizēt jūrniecību, piesaistīt jauniešus, dot viņiem iespēju mācīties un apgūt to profesiju, ko es uzskatu, kas ir ļoti pieprasīta, ļoti perspektīva, jo tā nozare viņa ir ļoti, ļoti plaša. Tas nav tikai, ja mēs skatāmies iet jūrā, tur ir vairāk atzari. Man liekas, kad, ja es pastos kaut aiz tiem maniem pasniedzējiem, kas strādā, katram ir kaut kas savs. Un katrs sākumā, visiem ir grūtāk, ir jāiziet caur uguni un ūdeni bet var atrast beigās to, kas pašam patīk. Īsāki kontrakti, garāki kontrakti, dinamiskāks darbs, vienkāršāks, tas katrs pēc savā tipā atrod. Bet tas pats galvenais ir, ka to ir jāmīl. Jo mēs redzam, ka ja vecāki piespiež, jo ja mums tā tēma ir, vai es ieteiktu vai neieteiktu, ieteiktu es noteikti iet un mācīties šajā virzienā, bet uzspiest nevar. Jo ja mēs redzam, ka te jaunieši beigās, kad viņi nonāk līdz tai praksē un ka viņiem sakostiem zobiem ir jāiet praksē, jāmācās, tad beigās tas rezultāts arī nav. Ir daļa, kas atskaitās un izvēlās kaut ko citu. Bet parādīt to virzienu, iedrošināt, un ja viņam ir tas klikšķis, viņš saka, ka tas varētu būt viens no variantiem, tad noteikti to vajag izmantot. Jo, man liekas, tad dotajā brīdī, kā es redzu, izveidot to savu karjeru ir diezgan vienkārši salīdzinot ar mana vecuma jūrniekiem esošiem, kas ir izgājuši visam tam cauri, kuriem bija ļoti grūti prakses atrast, tad šobrīd, man liekas, tā situācija ir daudz pozitīvāk. Vienkārši ir jābūt drošiem, tādiem un jāzina, ko gribu.
Juri, Es jau tikai klausītājs. tu tikai klausītājs? Jūs kādam ir kaut kādi, varbūt, radi vai paziņas vai draugi, vai kas kaut kādu saistībā ar jūrniecību ir? Nav nevienam, jā? Nu, man tikai Vestāvas pēcars laikā bija, puļķis vienīgais, tas ir tuvākais tam. Man pašam ir 3 bērni un viena vecākā meita ir 22 gadi, puļkam ir 19 un jaunākā ir 16, bet biju domājis tā kā virzīt to puiku, jā, uz jūrniecību, bet man jau būtu vienkārši. Viņam arī viss skaidrs. Pabeidz, teiksim, akadēmiju. Es viņam, protams, palīdzēju tur visiem darbiem. Ceļš vienkārši. Viņam nebūtu nekādu palietumu tādu rūpju. Protams, gribās, lai viņš pats to savu ceļu virza, bet tā, ja es viņam piedāvu to, ko es varu viņam piedāvāt. Viņš mani, protams, atsita malā no tā. Tā es viņam piedāvu, labi, tā piedāvāšu tev, jo mums ir arī departaments Zviedrijā, kas nodarbina kuģa fraktēšanu. Tieši mūsu kompānijā. Es saku, tur ir tas programma jauniešiem, kad viņi tev apmaksā tās mācības un tu respektīvi strādā tieši ar dažādās valstīs dzīvo. Tur var būt Singapūrā pusgadu, pusgadu, teiksim, Dānijā, pusgadu Zviedrijā, un tad tev tās iespējas ir ļoti lielas. Bet man ir tāpat kāds atsita malā, tāpēc, tas tāds, jā, man liekas, diezgan sarežģīts mūsdienās tos jauniešus motivēt kaut ko izvēlēties tādu profesiju. Es pats izvēlējos vairāk tādas romantikas pēc, jo toreiz vēl bija Padomju Savienība, robežas ciet, gribējās jūru, gribējās paceļot, apskatīt pasauli. Patika toreiz atvedu man onkulis vedam šitās Donalds tās košanas, man likās, ka baigi feini tas bija. Tas bija kaut kāds saistīts ar kaut kādu romantiku ieraudzīt, bet es jau vienmēr saku, ja jūra būtu tā kā, piemēram, tagad, tad viena ēbrietu, jo tas pats labākais darbs, kur varētu būt, bet tad, kad jūra ir bangaina, kad ir vētras un viss, tad tu domā, ko es te daru, kā man tas vajadzīgs viss. Bet no otras puses, ja es tā rekomendētu, teiksim, jauniešiem, man liekas, tas ir pats labākais darbs, viens no, jo tev ir tik daudz iespējas, tev nav jābūt visu laiku jūrā. Tev ir, principā, tu savu diplomu, mēs iegūstam diplomu, un mums ir starptautisks diploms, kas atzīts visā pasaulē. Ja tā kara valsts, kā Latvija, ir tur baltais sarakstā, visi certifikāti mēs varam kuģot, kurā es varu dzīvot Amerikā, Kanādā, kur man nav, Ķīnā varu dzīvot un strādāt no turienes, man nav nekāda ierobežojuma. Ar citi, teiksim, pabeidzot šeit skolu Latvijā vai kur, viņš nevar aiziet tur būt pat tur, es nezinu, tur juristu starptautisku kaut kādā, tur, es nezinu, tur Anglijā, Ķīnā vai kur, tev, protams, valoda jāzina. Mums ir tik daudz, durvis ir ļoti plašas. Nav pat arī jābūt pastrādāt tur par kapteini, vecāku, otro palīgu, trešo, strādā kruīņu kompānijā, strādā par tur inženieru kaut kādās, tur instruktors, var arī būt par elektriskam kartēm, var arī taisīt savu kuģniecības kompāniju, jo lielāk, teiksim, iepriekš Zviedru kompānija, kuras 24 gadi nostrādāja, mums visi pats kompānijas dibinātājs Svenulovs, viņš, tagad viņam 90 gadi, viņš pats bija kapteinis jūrā gāja. Principā visi var, jo zināšanas ir, tu vari mierīgi veidot to pareizo laiku, pareizos investorus un to darīt. Jo ir dažādi piemēri. Tā kā tās iespējas, es varu gribēt, cik man nav piedāvājuši Dubajā strādāt, Singapūrā strādāt. Tagad es pats Zviedrijā pa pusē strādāju, Dānijā strādāju, tā kā tās plašas durvis ir tādas, ka citā profesijā tā grūti tā atrast, lai tev tādas iespējas. Manā skatījumā tas ir tāds, jo nav to jābūt mērķi. Man bija mērķis uzdienēties kapteini. To es izdarīju, visu tagad aizgāju krasti, tagad jau gadi 10 atpakaļ. Bet tās tāds, man liekas, tās ļoti plašas iespējas. Un arī savā ziņā jauniešiem jau vienkārši pabeidzot kaut kādu universitātē, darbos, pabeidzot kaut ko par juristus. Tev paies laiks, kamēr tu tur sāc kaut ko pelnīt, nodrošināt ģimeni. Jūrniecībā tu salīdzinoši ātri. Es piemēram, 29 gados kļuvu par kapteini. Tas diezgan ātri. Parasti nav tik ātri. Man tā viss salikās. Cik jau pēc skolas cik sanāca, kad tu pabeidzi? Es mācījos jūrskolā Engurē 3 gadi, pēc tam aizgāju akadēmijā 5 gadi. 5 gadi. Jā. Un pēc tam pēc akadēmijas beigšanas cik ilgi? Sanāca uz 3 gadi man bija, tas sanāca 6 gadi. Jā, tas ir normāli, jo praktiski, tāds statistiskais ir 8-10 gadi, tu tiec līdz kapteinim. Pirms mums tā kā Nauris upenieks, viņš man liekas 5 gados tika. Tas tev arī, bet tas ir atkarīgs, kāds tev tas kuģa tips. Nē, viens ir kuģa tips, bet otrs ir arī atkarīgs no tevis paši, no tavām ambīcijām, gribēšanas, jo tā kā es paskatos uz mūsu audzēkņiem,
Nu, tu redzi, tā, tur būs, tur nebūs, tur var būt. Jā, un katrs jau aiziet, ne jau visi kļūst par ģenerāļiem, ne visi kļūst par kapteiņiem. Jā, kaut kur ir vajadzīga arī tā vidējā masa, tas darba spēks, bet kopumā ir diezgan labi. Un kā tu saki, tur diezgan strauji to karjeru var veidot. Un tagad ir tīpaši ņemot visu ģeopolitisko situāciju, vai ne, daudz kas flotē ir izkritis un flote pieaug, un mēs redzam, ka pieprasījums ir ļoti liels. Pēdējā laikā ir īpaši kruīņi ļoti aktīvi brauc uz skolu un meklē audzēkņus. Ja salīdzina to, kas ir bijis pirms 100 gadus 4 atpakaļ, tad bija otrādāk. Mēs skraidājām, jā, un mēģinājām kaut kā viņus uzrunāt. Tad, tā skatoties, tā situācija ir daudz pa labu tieši jaunajiem audzēkņiem. Jā, kad viņiem daudz vieglāk ir to visu veidot. Vienkārši vajag gribēt. Ja to pašu paskatās arī tas, piemēram, tas mākslīgā intelekts, vai ne, tā kā izaugsme. Tas pats ir, ja mēs paskatāmies, mēs visu laiku uzskatījām, ka IT jomā tie programmētāji, tur developeri, ka viņiem tas ar darba tas apjoms un tā alga būs diezgan tā kā apjomīga un labi. Jā, tas bija pirms tam, bet tagad tas parādījās tas mākslīgā intelektu, tas hypes un bums, teiksim tā, parādījās tie visi rīki, teiksim tā, ka parasts cilvēks var kaut ko uztaisīt, kaut ko uzprogrammēt, kaut ko, teiksim tā, uztaisīt tik ļoti labu, ka tas, izskatās tiešām ticams. Un tagad situācija ir tāda, ka tajā pašā Microsoftā un tur citās lielās kompānijās tos juniorus vienkārši atlaiž projām. Vienkārši viņus nav nepieciešams. Kāpēc viņi ir nepieciešami? Ja var vienkārši paņemt senior developeru, tas ir tas vecākais programmētājs. Uztaisīt viņam tur tos asistentus vairākus, vai ne, tur tās maksas versijas, viņam tos juniorus vairāk vienkārši nevajag. Tas nozīmē, ka tas darba tirgus priekš, teiksim tā, tiem programmētājiem samazinās, jebkurā gadījumā. Tas pats pamazām, tas jau ir tikai sākums uz programmētājiem, pēc tam būs likumdošanas jomā, pēc tam tur vēl, pamazām tas ieviesīsies arī citās jomās, jūrniecībā, Pagaidām, kaut kas attīstās, bet cik es redzēju, cik es redzu tās visas teiksim tā, tās attīstības tendences, vai ne, piemēram, tas autonomos kuģus uztaisīja tikai, vienkārši autonomie kuģi ir tikai prototipu līmenī, Lai viņu kaut kā ieviest, teiksim tā, tādā līmenī, lai tie būtu normāli tankeri, kā tā tirdzniecības tādi kuģi ar tādu tonāžu, kāda būtu nepieciešama normālai tirdzniecībai. Tur es nezinu, tur 20, 30 gadus vienkārši nepieciešams. Tas ir pirmais. Ir kaut kādi tie prāmi, kas staigās starp Norvēģiju, kas ir bez ekipāžas, bet tankeriem, teiksim, runājot ar naftas kompānijām, cik visi saka, manā laikā tas netiks, es neapstiprināšu nekad tos, jo tur jau tik daudz visādu papildus faktoru, kas ir dabas, visādas notikumi, stikies un tā tālāk, kas iespaido, un neviena naftas kompānija nevar atļauties, lai viņu kravas, teiksim, tiktu izmestas jūrā. Visas tās traģēdijas. Apdrošināšana. Jā. Tas legālais, jā. Es domāju, vismaz manā. Jebkurā gadījumā jau skatās jau arī bieži jau kļūdas rodās dēļ cilvēciskā faktora, jā, mēģinot to visu automatizēt, bet te pašā laikā bez tā cilvēka ar daudz ko tu nevari. Ir jau, protams, nāk iekšā visas šīs elektroniskās lietas un automatizācijas, bet es tā skatos vienalga, lai tu varētu vadīt to kuģi, vienalga, tev šī pieredze, šī izglītība tev būs vajadzīga, vai ne? Lai tu varētu zināt, kāda procesa notiek un kas aiziet ne tā un kādā veidā reaģēt. Kaut kā autonomais tāpat krastā. Jā, jo mēs skatāmies mehāniku, ko mēs piedāvājam, tad ir 2 virzieni, ir kuģa vadītāji un kuģa mehāniķi. Es nezinu, kā var nomainīt eļas, pieņemsim, bez cilvēka. Jā. Tev tomēr filtri, eļas un visas apkopes, kas tev ir jāveic, vienalga cilvēka klātbūtne būs. Tas ir kā interesanti ideja, kā piesaistīt vairāk studentus, piemēram, Liepājas jūrniecības koledžai vai akadēmijai. Zini, kā Spānijā izdarīt? Viņiem arī bija kuģu vadītāji, kuģu mehānisms, vai ne? Kuģu elektromehānisms. Viņi izmainīja savu, piemēram, to fakultātes nosaukumu. Viņiem bija tur nevis kaut kādi kuģu vadītāji, bet kaut kādi tur specializētie inženieri tur jūrniecības nozarē. Tur vienkārši uztaisīja kaut kādu nosaukumu, tur smuki. Noreklamēja to visu, un pēc tam viņiem nākamajā gadā tur gandrīz studentu pieplūdums bija reiz 2. Redzīgi, tas ir tas, ko es tev... Varbūt šeit arī kaut kā, tur piesaistīt klāt, es nezinu, tur kaut ko, tur mākslīgais, intelīga automatizācija. Pirmais vispār ir informēt sabiedrību, jo mēs tagad... mums jau tāds bums ir, mēs gatavojam juristus, tad mēs gatavojam IT speciālistus, mēs gatavojam un mēs kaut kā koncentrējamies tām lietām, un jo tu vairāk par tām lietām runā, jo vairāk viņš aiziet. Tā jūrniecība, mēs esam maza valsts, jūrnieki it kā mums nav daudz,
bija vien brīdi, bija 12,5 tūkstoši, tagad jau ir nokrities, jā, tur 10 kaut kas. Nu, un mana tā sajūta tāda, ka vēl, nu, mēs lepojamies, ka vēl joprojām esam pirmajā vietā Eiropas Savienībā jūrnieku skaitu pret ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Es jau tāds melnais humors, tad, nu, ja mums būs draņķīgāka demografija, jo mēs ilgāk noturēsim to pozīciju, jā. Bet, ja tā nopietni, tad, nu, jāsāk ir runāt par to profesiju. Tas ir tas, ko es daru. Es braucu pa visu Latviju, pa skolām, es stāstu. Katrā gadījumā vairāk jau tās, to atgriez saiti dabū no pasniedzējiem, kas klausījušies, tie paši direktori, viņi saka, jā, nebaigi forši, bija ļoti interesanti, brauciet pie mums vēl. Nu, no tiem jauniešiem mēs redzēsim, tad, kad viņi atnāks vai neatnāks, izvēlēties šo profesiju vai pie mums, vai Latvijas Jūras akadēmijā Rīgā, tas jau nav svarīgi, bet man tā misija ir runāt par to jūrniecību, jo es redzu, ka tad, kad es arī aizgāju strādāt uz Liepājas jūrniecības koledžu, tas bija jau 11 gadus atpakaļ. Tad, kad es satiku kādu no saviem paziņām, tur atceros, bija tāda saruna, nu, ko tu tagad dari? Es tur lepni saku, es te strādāju Liepājas jūrniecības koledžā, un prasā Liepājā vēl tāda ir. Un tad es sapratu, ka kaut kas īsti riktīgi nav, vai ne? Un tad nu, no gadu uz gadu sapratām to formātu, kādā veidā iet un runāt, lai mēs vienkārši ievirzītu jau, ja? Kad ir, lai dzirdētu, ka ir tāda jūrniecība un ka ir tāda iespēja to izvēlēties. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, uzreiz varat celt roku, lai mums... Jā, droši. Jā, tas būtu, lai iesaistītos mēs tajā sarunā. Vai jums ir veselības pārbauda un vai ir kaut kādi psiholoģiskie testi, nu, piemēram, nu, lai tagad šizofrēni, nu, es ar savu šizofrēniju nenonāku uz kuģa, jā, kur man cirklanētieši bruk virsū? Testus mēs nedodam, bet ir specializētā jūrnieku komisija, kur tiek viss šis baudīts. Jā, tāda tu izēji narkologs, tev jādabona izziņa, tev jādabona tas pats psihiatrs, jā. Ka tu neesi uzskaitē. Tu neesi uzskaitē. Jūrnieki, bet pirms stāšanās skolā arī iet? Jūrnieka. Viņam arī ir stājoties iekšā, mēs bez šīs izziņas mēs neuzņemam, jo savādāk jau mēs maldinām to jaunieti, viņš atnāk mācīties un beigās, ka viņš nonāk līdz praksei, ejot uz kuģi, viņam tas būtu jāiziet. Bet, nē, tu 2 gadus esi pamācies, bet tomēr iet nevar. Ja? Tad mēs jau stājoties iekšā pie uzņemšanas, viņam šī komisija ir jāiziet. Vestibulārais aparāts. Nu, tas nu, jau... visu Nē, nu viņi jau pasniedz. Vai uz vienas kājas tu vari nostāvēt, vai tu vari nocēsties. Kā reaģēt, tur nervitāt. Nav nekas tāds baigi specifisks. Ir kompānijas, kur prasa tur pavisam, tur gan rīzē tev uz riteņa jābrauc, tur tavu elpu, tā kā mēr. Nu, ir tās kompānijas, kas pieprasa, jā, ļoti tādi detalizētais, tā, nu, kāds ir tavs veselības stāvoklis. Bet te par mācīšanos nav. Par mācīšanos, bet lai iestātos, jā, tur. Agrāk bija kaut kā vēl arī redzes skatījās tur, lai nebūtu, piemēram, daltonisms, lai jau teiksim, stūrmanim jāšķir krāsas ir, lai viņš, nu, piemēram, iet kuģis, lai viņš zina kāda, jo tur kuģim ir viena bortā viena krāsa, otrā, lai viņš saprot, kur tas kuģis virzās. Skatās binoklī, viņam viss vienās, viņš nesaprot, kur viņš. Tas jā, bet... Mehāniķim vēl ir pieļaujams, bet stūrmaņiem, jā. Mums ir viens pasniedzējs arī, kurš arī mācījās, beigās viņam atklāja, ka viņam ir daltonisms, bet viņš ir pabeidzis gan stūrmaņas, tad viņš pārgāja vēl uz mehāniķiem, jā, un viņš strādā kā mehāniķis, jo tur viņš var iziet no savu medicīnas komisiju tādā veidā. Tā kā... Bet tā jūrniecībā regulāri, pēc tam jau, ka strādājot, regulāri katru gadu tiek veiktas pārbaudes, gan nu, protams, tās mentālās veselība, tas ir tās cits stāsts, par ko atkal kompānijas vairāk darbojās visādus ieviešot uz kuģa formātus, kā uzlabot to mentālo stāvokli. Tas jau nav atrisināms mentālā veselība, bet tas ir mūža garumā. Tu strādā pie tā un tu to veidi. Nu, ir dažādas, katra kompānija jau savu izstrādā. Tur īsāki reisi, vai ne? Īsāk, jā, pirmkārt jau samazina reisus, jo citas maltavskas kompānijas nemaz neakceptē, ja tur vecākies kapteiņi paliks vai kapteinim ir tur gari reisi. Viņam samazina to, es kā kapteinis, piemēram, man bija mēnesi jūrā, mēnesi mājās, bija tas uz tankeres strādāja. Vispār ļoti labi. Tiem, kam strādā, teiksim, uz kaut kādiem tiem, kas tur, nu, šērs okeānus, lielāki tie kuģi, tur jau 200 metrīgi un tādi. Tiem jau ir tur pa kaut kādiem tur 3 mēnešiem tie kontrakti ir. Bet tā pārsvarā, teiksim, offshore'os, teiksim, kur arī mēnesi tiek kontrakti. Es, piemēram, nu, nesen biju uz tāda diezgan liela tāda kuģi, kurš viens no tā, nu, viņš varētu būt arī blakus Liepājai, tiek uzstādījis tās vēja turbīnas. Un viņš ir, viņš to vēja turbīnu uzstādītais. Tā kā darba kuģis tās liels, nenormāli liels.
Un, piemēram, uz viņa es tiešām nobrīnījos. Es staigāju, man tāda sajūta bija, ka es esmu uz kosmosa kuģi. Tur bija platforma ar bungām, ar ģitāru un vēl ar kaut kādiem skaņas pastiprinātējiem. Tur vienmēr sakot, tur var taisīt mūzikas bandu un tur spēlēt. Tur bija divas saunas. Tur bija trenežera zāle, tā kā MyFitnessā, tiešām, tā kā MyFitnessā, tiešām tādā pašā apjomā tur bija tā trenežera zāle. Tur bija specializētās tādas telpas, katra ir nodalīta, tur bija tas dators, un tur bija ar joystikiem, ar PlayStationiem, tur kādas 4 viņas bija, tās atsevišķās PlayStation telpas, tur bija galda tenisa telpa, tur bija veselas galda tenisa telpas, atsevišķas telpas, tur ir galda tenisa. Tur bija hokejs, tur bija un vēl kaut kas bija. Tā vienkārši tā kompānija mēģina arī lai tie cilvēki arī, viņi ir uz kuģi, viņiem ir ļoti smags darbs, pa 12 stundām dienā. Es nezinu, viņi visu laiku, viņiem tas darba apjoms, nav tā, ka mēs pieraduši, vai ne? Viņi strādā arī pa sestdienām, svētdienām, viņiem visu laiku ir tās vakts. Bet viņi nodrošina arī to, ka viņi ļoti labi pavada savu laiku. Viņi pastrādāja, bet viņi arī, arī kaut kā atpūst. Labūtības jautājums. Un tā ir viena no tēmām, ko mēs cīnāmies ar stereotipiem. Ja, kad visiem es parasti uzdodu jautājumu arī potenciāliem studentiem. Kā jūs domājat, cik gari ir tie reisi? Ja? Tad visiem pirmais nāk prātā kaut kāds pusgads, 9 mēnešu gads un tā tālāk. Ja? Viņiem tā sajūta vēl, kad vēstules sūta ar baložiem un tā tālāk, bet īsti jau tā nav. Tagad internets gandrīz pārklājums ir, vai ne? Reisi ir sākot jau tur no nedēļas 2 un tā tālāk. Protams, sākumā tev to nepiedāvās, jo kompānijām nav izdevīgi tevi apmācīt un pārlidojumi vispārējais, un to jau apmaksā kompānijas. Un tas ir ļoti dārgi, tāpēc sākumā jau jaunieši, lai iegūtu to pieredzi, viņi iet uz garākiem reisiem. 4 mēneši, pusgads ir, jo ātrāk, lai viņi to savu cenžu savāk. Tas, kā mums saka, tonnas kilometri, lai tev ir atbilstošs kuģis, noteiktu laiku pavadīt, lai tu beigās var saņemt diplomu. Pēc tam jau, kad tu esi beidzis, tu jau vari skatīties. Ja? Tu gribi garāk, īsāk, kā es teicu sākumā. Uz to pašu, vispirms tev ir tie garie kontrakti, vai ne? Tu savāc to pieredzi. Tam uz tie paši, eju offshorās, piemēram, pie mums tajos offshorās, tur nav pa 4-5 mēnešiem, tur ir pa 4 nedēļām, pa 6 nedēļām, pa 8 nedēļām, varbūt arī pa 2 nedēļām. Kontrakts tas viena sastāvdaļa, bet ir dažādas, teiksim, arī nodrošināt internetu uz kuģi. Teiksim, mēs uz saviem kuģiem visiem esam uzlikuši Starlink, tur Elons Musk ar saviem tām elektromobīļiem ir palaidis tos satelītus, kas nodrošina ļoti labus sakarus uz kuģiem. Var internetā, var pieeja ģimenēm un tā tālāk. Tas viens no aspektiem. Tālāk nodrošina visādas aprīkojumus uz kuģiem, kur var sportot, kur var filmas, kur var tenisu spēlēt, baseini, kā kuģiem. Protams, uz kruīzu kuģiem tur ir viss pilns un pārējiem. Bet tajā pašā laikā ekipāžai ir daži ierobežotas tās visas iespējas. Bet, tas tāds ļoti liels ir tīpaši tagad. Ir speciāla konvencija, kas ir MLC izdota saistībā ar kas būs jānodrošina cilvēkiem uz kuģa atrodoties. Tas nav tā, kad izdomāt, mēs varam to, jo atnāks jebkurā pārbaudes gan ostas kontrole, gan naftas kompānijas. Un naftas kompānijām ir pat īpaši sadaļa, ko viņi prasa no kuģa īpašniekiem pie auditējot kompānijas, kam ir jābūt uz tiem kuģiem, lai kā mēs rūpējamies par ekipāžu. Ir vesela, katra kompānija izvēlēs to savu ceļu, kā to iet, ar to nodrošinot sauc angliski well-being to kuģi. Tas ir ļoti liels fokus īstenībā, jo ir jau bijuši dažādi gadījumi, ja tu ilgi esi uz kuģa, kontraktu mēnesis, 2, 3, 4, 5, ja filipīnieši tur mums pa 6 strādā, tad tur sāk, mentāli jau sāk neveselīgi palikt. Tāpat jānodrošina iespēju krastā iziet cilvēkiem. Viss tādi dažādi punkti. Lai jūtas kā cilvēks. Man liekas, šis baigi sāsinājās tieši Covid laikā, tad, kad bija ļoti gari reisi, kad tu nevarēji nomainīt vienu ar otru, vai ne, un kad palika uz 2 kontraktiem, tu saprati, ka īsti riktīgi nav. Cilvēkiem tur patiešām gāja viss ciet, un viņi mentāli netika ar to galā. Un tad pēc tam arī straujāk parādījās tas, kad iet vien īsāk kontrakti, kad biežāk nomainās, vairāk pie ģimenes mājās, bet runājot par pieminēju kruīzes kuģus,
tad pēdējo reizi, kad mēs bijām Nīderlandē uz vienā kompānijā, kas tieši apmācību nodrošina šīm apkalpēm, tad es sapratu, ka tā nedaudz ar humoru, bet kaut kāda taisnība tai visā ir, kad es domāju, ka ir diezgan nelaimīgas tās sievas, kurām vīri strādā uz šiem kruīzu kuģiem. Jo tur tā virtuve ir tāda, tur 5 zvaigžņu viesnīcas, ja, un tā tālāk, un nodrošināt to pašu komfortu, viņš ir pieradis, jo viņš jau vēd visu to pašu, ko tur nodrošina, vai ne? Jo mēs vienkārši arī tajā treniņu centrā bijām, mūs tur pabaroja, un man pašam acis bija lielas, ja, tā ir ikdiena. Un tad tu atnāc mājās, un viņš grib to pašu komfortu. Vai ne, arī mājās saņemt, un tad sākās problēma. Man sieva teica, atbraucot pēc reisa mājās, tur ir stjordese bija, kas klāja gultas, visas klāja, istabu tīrīja, kaīti tīrīja, un tas ir, tu vairs nesi kapteinis, tu istabu tagad, jā, ko tu gultu neklāji? Bet no gultas klāja jau tikai kapteiņiem. Jā, bet saproti, kā tu atbrauc mājās, tu jau tā kā, tas tā ir kaut kā. Tu brīdies, kāpēc gults nav saklāta. Labi, jūs divi esat jūrā gājuši. Kas jūrniekam ir tas vislabākais, kas nav citiem, jebkuram darbiniekam, jebkurā citā uzņēmumā? Tas stāvoklis, ka tu atnāc, tu vari, ilgojies pēc tās mājas, un kad atnāc mājās. Kad nāc mājās, tevi sagaida, tu esi sagaidīts, sieva tevi atnāk katru dienu vakarā mājās, un tas nesagaidā puķēm. Tad, kad tu no reizes atnāc mājās, tevi sagaida ar puķēm un vakariņām, tas ir tādu piedzīvot to sajūtu, tas tāds neaprakstāms. Nezinu, tas man vislabāk patīk. Nezinu, man tāda ir tā doma, ka, vienreiz kļūstot par jūrnieku, aiziet jūrā un kaut kādu laiku tur nostrādāju, atpakaļ ceļu vairs nav. Vienkārši tu paliec par jūrnieku. Tev kaut kas, tajā jūrā nav tā, ka tur, mums liekas, ka tur viss ir ļoti, tā kā mērena jūra, ka tur viss būs labi kārtībā. Nē. Jūrā notiek arī diezgan, dažreiz notiek arī kaut kas neīpaši labs. Un pēc tā, lielākoties visiem. Bet visu to izejot, ja, tad tu vienkārši, tu kaut kā norūdies. Tev tā, jebkurā gadījumā tā jūra tev norūd, tu paliec tā kā pastāvīgāks un motivētāks un tā kā disciplinētāks. Un tas ir viens no tādiem aspektiem. Tu paliec arī tā, ka tu iemācies strādāt komandā. Jo, ja tu esi jūrā, ja tu esi tā kā noslēgta tajā kolektīvā ar tiem cilvēkiem, tev ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem. Cits izējas tev nav. Tev ir jābūt, arī tev ir jāievērā hierarhija. Kaut kā tu esi uz kuģa, tev ir sava pozīcija, tev ir sava funkcija, kas tev ir jāveic. Tas arī kaut kādā ziņā, tas arī tev, tu esi kaut kāda daļa no kaut kā liela, tu esi daļa no komandas, tu esi daļa no kā kuģa. Un kaut kādā ziņā tas tev disciplinē, tas tev iedod tādu dzinuli, man liekas, ka uz visu dzīvi. Un īstenībā ir tā, ja tu ej pa ielu, tu uzreiz atpazīsti cits jūrnieks. Tu vienkārši paskaties, kā viņš runā, kā viņš izskatās, kā viņš uzvedās. Kāda viņam, es nezinu, ir kaut kāda reakcija, tu uzreiz attīsti. Jā, šitas arī. Tā, tas ir tā kā futbolista likām sev. Jā. Drusku ar šitā, tur drusku ķerti, jā. Bet, es ne jau tādā ziņā, ka ķerti, bet tādā ziņā, ka tur tas varbūt tas uzvedības, tas stimuls, tā serde, varbūt viņa paliek tāda, tāda jūrnieciska. Bet kas tev bija tāds, vislabāk? Es tev kopsīšu savādāk. Kas tev pietrūkst no tā laika, kad tu gāji jūrā? Ceļošana. Varbūt ceļošana, varbūt tas, ka varēja iepazīt tur citas valstis. Es biju diezgan daudzās valstīs, biju tur izgāju, bija iespēja arī iziet krastā, bija iespēja arī pastaigāties pa pilsētām, dažādām. Iepazīt citu kultūru. Varbūt kāds tu atbildi gribēji? Jā, bet Juris, bet īstenībā mēs tā skatos. Nav jau svarīgi, vai viņš iet tagad jūrā vai neiet, bet es skatos uz to tā, ka viņš nevarētu darīt to, ko viņš dara tagad, ja viņam nebūtu tā izglītība, ja viņam nebūtu tā pieredze, vai ne? Un tas ir tas galvenais, tas parāda to plašumu tai nozarē, ko tu vari darīt ar to izglītību kā tādu. Jo nav jau tev obligāti visu mūžu jāiet jūrā. Daudz izveido vienkārši tā, ka es paskatos ar saviem kolēģiem, kas ir pasniedzēji. Ja? Daudz aizgāja kaut kādus gadus 7 jūrā, viņš ir sakrājis naudu, sev nopircis dzīvokli, mašīnu, visu to, un tad viņš domā jau kaut kādā citā virzienā. Citi aiziet pa ločiem. Viņš ir katru dienu mājās, strādā dienu caur 3, ja, pietiekoši arī labs atalgojums,
un tu nodrošini savu komfortu. Un to visu atkal tu nevar dabūt, ja tev nav šī izglītība. Ja? Un to, ko tu teici par to rūdīšanos un visu pārējo, es atceros, man ļoti spilti atmiņā palika pēc viena izlaiduma, kad viena omīte atnāca pie manis, ka viņas mazdēls pabeidza skolu. Viņa pienāca pie mums, direktora kungs, es nezinu, ko jūs ar viņiem darat, bet mans mazdēls tagad atgriežoties pēc prakses, pēc visa šī, ir kļuvis pavisam par citu cilvēku un labajā nozīmē. Ja? Un patiešām lielākā daļa no viņiem, tie, kas iztur, ir tādi, kas aiziet jūrā un pirmajā reisā jau pēc dienas mammai zvana, lai raksta nost, jo viņam tur spilvens ir netīrs, ja? vai kaut kas tāds, kaut kas nav paveidi, viņam kaut kas nepatīk. Ja? Nu, tā nav tā mūsu mērķa auditorijas, ko mēs ejam. Tur viņam nebūs. Jo viņam nebūs, jā. Nu, viņam nebūs. Nu, ja viņš ir iedomājies, ka viņam patiešām tur būs dzīve kā kruīz kuģa, kā atpūtniekam, nu, tas tā nebūs. Tev ir jāstrādā un dažreiz jāuzklausa arī kāds skarbāks vārds, jo tu patiešām, tu aiziet, tu nezini neko. Tev maksā naudu un tev vēl apmāca. Jā, nu, kur vēl tā īsti ir? Man liekas, jūrniecība ir viena no tām lietām, kas ir ļoti tāda, nu, viņa ir saprotama. Tev ir viss strukturēts, tev viss ir reglamentēts. Man liekas, šī profesija ir piemērota tiem, kas skatās kaut vai, nu, armija, kam varētu interesēt, kur reglamentēts, ugunsdzēsēji reglamentēts, jā, un tā tālāk, kam patīk disciplīna, struktūra, un tu redzi, kas tev ir jāizdara, lai tu būtu tur. Jā. Nu, tas, man liekas, ir ļoti liels bonus. Tu saproti, pie kura kas tev ir jāizdara, lai tu nonāktu kaut kur tālāk, un kāds ir tas tavs gala mērķis? Jā, tās profesionālās iespējas un atalgojums arī diezgan. Ilgi jautājumi. Kurš? Es jau neredzu. Lai jūs turpināt to domu, man gribētos, lai katrs atbild no savas prizmas skatu personīgā īpašība, kura ir vajadzīga. Nu, vienkārši cilvēkam, lai varētu, kura būtu labi viena, divas. Un iemaņas un prasmes saistībā no skolas, kuras tiešām šīs būtu vajadzīgas. Bez šādi jūs nevarētu tālāk tikt. Man liekas, pirmais ir tev psiholoģiski jābūt stabilam, jo tā ir cita vide, tev jābūt ļoti komunikablam, jo tev jāmāk arī reaģēt dažādās situācijās, jo te nav tā, ka tu sastrīdies, aizcer durvis un es tev vairāk neredzēšu. Ja? Tev rītā atkal tas cilvēks ir priekšā un tev ar viņu jāstrādā un nedod Dievs kaut kas notiek uz kuģi, jums vienam otram jāpalīdz. Nu, tas, man liekas, ir tas galvenais. Tieši tā psiholoģiskā noturība un kā tu vari komunicēt ar cilvēkiem. Nu, jo tas, man liekas, ir tas, uz ko daudz lūgst, ka viņi nevar pieņemt. Jā, nu tā. Nu, un savukārt no prasmēm, es domāju, tādā izglītības ziņā no skolas viņš nāk, kam viņam vajadzētu. Ja no skolas, tad jāskatās arī ir mehāniķi un ir kuģa vadītāji. Jā. Matemātika, vienam ir matemātika, otram fizika, loģiskai domāšanai jābūt. Bez tā vispār nekur. Un, diemžēl, to iemācīt nevar. Tas ir pierādīts, ka vai nu viņi tev ir, vai nu viņi tev nav. Ja pēc tam tāpat navigācija, astronomija, pēc tam tur darbs ar tām visām elektroniskajām kartēm, viņi ir saistīti ar to matemātiskajām visām zināšanām, tehnoloģiju. Tas nozīmē, tur vairāk, man liekas, ir viena lieta tas, bet otrs, ka tev nav vieta improvizācijai. Tev viss ir aprakstīts. Tev ir jāiemācās un jāseko tam, kas ir jādara. Un tas arī ir viss, jo te patiešām tā nav nekāda māksla. Tur viss ir aprakstīts, viss ir detalizēts un visu laiku viss tiek atjaunots un ņemot vērā, ka notiek kaut kur kādi negadījumi, atkal tiek analizētas situācijas un atkal tiek kaut kas papildināts, lai novērstu nākotnē. Jā. Tā kā, man liekas, tas ir tas, ka tev vienkārši ir jāiemācās un jāsaprot, kā tas strādā. Es uzskatu, ka pirmām kārtām, protams, tās tā kā varbūt psiholoģiskās, tur tās prasmes varētu būt tā psiholoģiskā noturība, jo tur, ja tas darbs, viņš, teiksim tā, ka tu esi tajā, pirmo laiku esi jūrā, pirmie tie kontrakti, tu esi viens pats, tu esi, teiksim tā, tu esi projām no savas ģimenes, tu esi noslēgt tajā visā kolektīvā, un tur ir jābūt kaut kā tā ziņā, jāmēģina sadzīvot ar savu komandu, ar sevi, un otrs varētu būt, ka, tur, ko tieši vajadzētu zināt, tev jāpatīk tur matemātika, fizika, tās tehniskās visas prasmes, tur jāmāk reisināt, tur algebras, jo pēc tam, lai to visu, teiksim tā, protams, ir tagad visas tās elektroniskās kartes un diezgan daudz, kas ir uz tā tiltiņa, ir diezgan
viss tas automatizēts, bet, nu, sākumā tur ir diezgan daudz jāreiz. Nu, es no savas puses, kas būtu vajadzīgs? Ņemot vērā, skatoties, kur, tā, teiksim, atnākot, kas matemātika un fizika tās tādas, vairāk tās neiztas, ka tu zini tur Pitagora teorēmu, jā, bet tā vairāk matemātiski uz tām lietām skatīties. Protams, arī ķīmijā jāzina, jo man kā uz ķīmiskiem tankeriem un kuģi visiem ir jāzina ir likumsakarības, kas ir sērskābli, kas ir sālskābli, kā veidojas tas ķīmiskās miedarbības, kā pareizi kraustankus tīrība, ar ko, teiksim, sārmaina vide, tur skāba vide, visas tos tev jāsaprot, lai kā pareizi kādu tur ķīmiju lietot, lai varētu kraustankus iztīrīt. Jo, protams, tas pēc tam jau, teiksim, ejot kaut kādā akadēmijā, vai jūrskolā, kur tev varbūt iedot praktiskās tās zināšanas vairāk par tām jau kaut kāds zināšanām, kas nāk jau pieredzējis, kas var padalīties, pastāstīt. Bet, teiksim, ja pabeidzot skolu, tev jāsaprot arī, tu nevari atnākt galīgi nezinot vispār ķīmiju, jo, grūti pēc tam tos, ja tu nezini parastās formulas, labi, varbūt formulas tev visi nav jāzina, bet tev jāsaprot tās, kā tas viss darbojās ir. Un arī viens no tādiem, ko jau pēc tam kā kapteiņa amatā ejot strādājot, tev baigi svarīgs ir, kā angliski būs leaderships. Leadership tas ir, vadības, jā. Tev jābūt labam, lai nebūtu tev, kad ir, es vienmēr arī skatos, teiksim, tagad kompānijā, ko es cenšos mainīt savā ir, jo man bija vairāk fokusēts uz tu. Es saku, es gribu konceptu, lai nav es un tu, es gribu, lai koncepts ir mēs. Es negribu, lai ir boss, es gribu, lai ir līderis, kas vada to kompāniju, lai no tevis nāk tas viss, ka tu spēj tomēr, tas kaut kādas tās arī, latviešu valoda, protams, valoda jāzina angļu valoda, bez valodas tur nekādas. Bet, lai tev arī tās kaut kādas iemaņas nāk, tādas, tie saucamie pie soft skilli, jā, viņus nevar tā ātri izmērīt, un ātri tā kā, es arī saku, viņš saka, kā tu izmērīsi tos tavos tās kaut kādas tos soft skills, jā? Tu nevari, es nevaru izdomāt tagad šodien paskaties spoguli, 10 kg jānoseš. Aizskrien, noskrienu 10 km atnāku, nekas jau nemainās. Tie tāpat 10 kg jānoseš arī rītdien ir. Tāpēc, tas prasa laiku un, principā, visu dzīves to darbu. Tāpēc, tas, ko es kā redzu, kas ir jābūt, ir nākot. Un jābūt arī pa lielam vienkārši jābūt tādam, jājūt tam attavīgumam jūrā, jo tur nav laika ilgi baigi domāt, jābūt spēja pieņemt lēmumus. Jo tas, principā, nav neviena tāda baigā profesija, kur tu vari tā pieņemt, kur tev jābūt spēja pieņemt lēmumus. Jo tu kā kapteini, tev nav vairs nevienais tevis, kas stāv. Nav. Man ir kuģis, man ir ekipāža, man ir neviens nepareizs lēmums un katastrofa notika. Tāpēc tas ir ļoti tāds. Man par tiem varbūt ātriem lēmumiem tiešām liekas, ka jūrā varbūt nevajadzētu tik ātri pieņemt lēmumus, ka nezinu, kādā lidmašīnā tas ir ļoti ātri jāizdomā. Vienkārši tas neliekas tā profesija, kur tiešām būtu tagad un tūlīt jāpieņem. Ejot ostā, tur ir mazi lēmumi varbūt. Ejot ostā, tev ejot slikta laika apstākļos. Tev jāsaprot, kur tu to kuģi vedīsi. Tu vari nepareizs lēmums, un tu viņu vari tur uzsēdināt uz sēkļiem. Vai, piemēram, kaut kas notiek tajos sliktos laika apstākļos, mašīna tev pazūd, vadāmība, vēl kaut kas. Tur nav laika domāt, tur nav tā, ka tu esi okeānā, ka tev tur ir laiks, tur vari driftēt, vēl kaut ko darīt, laiks labs, tur kaut kas notiek. Bet tur jau daudz sasaistīts ar visādiem tiem iekšējiem, un ir jau arī, man ir bijis, ejot, piemēram, kodos tur, pie Francijas, tur parasti tur tos, vai tur pie Āzijas, Singapūras, tur Malāzijas, tur daudz to kuģu ir apkārt. Izejot ārās, tur man zvana, jo mums ir jau jūras ceļi, kur ir, tā kā arī uz ielām ceļu ir tāpat labās rokas likums un tā pārāk visi pārējie, bet ir laika apstāļi tādi un neievēro, un tad ir zvejas kuģi, kuri maisās, un mums jādod ceļu viņiem un tā tālāk. Un tur, ja tev ir tur 100 kuģi apkārt, tu nemaz fiziski tur nevari tā izvairīties. Un tad vai tev nāk tur kuģis, kur tur situācija ir, nezinu, kā rīkoties, teiksim, tavs stūrmanis zvana, jāsakam. Tad es parasti saku, paņemam 5 minūtes pauzi. Neskienam ar ātru lēmumu tagad. Tev lēmums jau galvā jāizdomā ir, bet tev ir jādod tās 5 minūtes. Un situācija pati izrašanās. Daudzos gadījumos pati paliek. Viens pazūd tur, visu, tāpat arī daudzreiz dzīvē ir tā. Citreiz tā nav jāskrien, ir jāļauj tas drusku tas, timeouts nav, ko mēs darām.
tagad jau arī jūrniecībā es redzu, citreiz kaut kas notiek, piemēram, kuģis pienāk pie piestātnes, nāk kuģis un pazūd vadāmība kuģim. Kapteinis nomet tenkuru, Norvēģi pēc tam. Tas bija 4 naktī, man kapteinis zvana, tas notika, ok. Zvana pēc tam, kāpēc netika paziņots varas iestādēm, kad noticis incidents. Es viņiem saku, ok, kāda ir tava prioritāte? Mana prioritāte ir drošība. Kuģa drošība, ekipāža drošības. Tava prioritāte ir dabūt ziņojumu. Es ko daru? Es izrisinu situāciju, lai viss būtu droši. Man nav prioritāte aizrakstīt. Viņa tagad tāda tendence ir, kāpēc netika paziņots? Tu mēs runājam par tagad 2 stundām. Tādas. Bet, tie lēmumi, dažreiz viņi ir svarīgi ļoti ātri, dažreiz nav. Bet, tā atbildības sajūta, ka tev jāpēr lidmašīnām, protams, tu varbūt nevar uzreiz salīdzināt ar lidmašīnu. Tas uzreiz tev tur, kur tu tur koģi kaut kā. Bet man liekas, ka viņš īsti nav tā, ka tev nav jāpieņem ātri lēmumi, kad, tev liekas, ka lidmašīna ir strauja, jā, un tur tev viss notiek ātrāk, bet tevi tas pats rēķina to, ka kuģis ir milzīgs. Viņa inercija ir ļoti liela. Kaut ko pamainīt. Un lai tu pamainītu kaut ko, kas tev būs pēc 10, 15, 20 minūtēm, tev jāizdara jau tagad, tev jādomā entie soļi uz priekšu. Tā kā īsti nav tā. Tā nebija saliks kopā. Jā, saproti. Tur 2 kilometri apstāsies tikai. Jā, tas ir ļoti sānīgi. Tev ātrums jānomet jau tagad, lai tu pie piestātnes noietu ar nulli, ja? Tas ir, ja mēs tagad paskatīsimies video YouTube vai kaut kur, ja tur ir ļoti daudz šie negadījumi, kur tieši ar pārāk lielu ātrumu pieiet, ja izvēlās ne tādu trajektoriju, vēl kaut ko. Tur tas viss rodās, tā kā tev ir grūtāk to prognozēt, tas ir tikai ar iemaņu, izjūtu, tu sapratīsi, jā, tā kā kādreiz, kad rāda filmās, jā, iziet kapteinis, viņš tur jau vējš ir šitāds, ok, mēs te šito, viņš jau saprot, kāds būs cēloņa sakarības tam visam, jā. Kāds tas pirmais bija jautājums, es to neatbildēju. Pirmais bija... Pa iemaņām, pa prasmēm. Bet viena no prasmēm, ko viņš teica, tā kā, tā angļu valoda ir noteikti nebūs, jā, jo tas, tu, protams, var izšļūt cauri ar sliktāko angļu valodu, bet tu nekad neuzies uz augšu. Jā, tu nekad nebūsi labi apmaksāts darbinieks, ja tev būs slikta valoda. Bet jums valoda kā pamatā ir angļu valoda, jo taču, jā, vienkārši, ir... Es ceru pie tagad, piemēram, kad, visu laiku piemēram, arī pat ar kaut kādiem, man tur tas sanāk, ka tur krievvaldīgiem jāsaka. Es viņiem rakstu angliski, teicu, ka man neērtīgi rakstīt. Arī pat, man arī pats latviski liekas, ka grūtāk uzrakstīt nekā angliski. Tāpēc, ka tu jau to jūrniecības valodā esi tā pieradis, ka tev jau zini, tu arī vienā pateikti daudz īsāk. Teiksim, angliski, mēs jūrniecībā lietojam tādu terminu estimate time of arrival. Tas ir plānotais atnākšanās laiks, ja? Latviski varbūt ir saīsinājums, es nezinu, bet angliski ir ETA mēs vienkārši 3 burtiņos, ja, uzrakstam. Man latviski man jādomā. Kā es viņu varu pateikt? Es nezinu. Katram ir savu profesionālā valoda. Es tev dēlam rakstu. Es tev šitā dēlam rakstu WhatsAppā. Viņš saka, cikos atbrauks. Es rakstu ETA, cik pūkstens cikos. Kas ir ETA? Es saku, estimate time of arrival. Tā kā zinu, bet nezinu, saīsināju. Es saku, labi, tev jāmācās šī estimate time of departure. Es saku, šitā dori jāmācās. Redz, jums ir iespēja savādāk jauniešus sasinās ar saīsinājumiem. Jā, bet tās bija... Entos gadus atpakaļ es atceros, nācām uz Ventspili. Vispār nezinu, nebija bijis. Pirmo reizi pats gāju uz kuģi Ventspilī. Nākam iekšā. Un es tā domāju, tagad saukšu Ventspils satiksmi. Es tam domāju, kā latviski pateikt? Ventspils satiksmi redzināju. Kāpēc tev jāsaka latviski? Zini, kā Latvijā nāca, man tā patriotis gribējās, kādā, jāsaka. Kā bija latviski? Un tu saproti, ka tu, tā, jā, bet, jā, tā angļu valoda, tas, jūrniecība, viņa ir, tur jau nav citas valodas, kā tu sarunāt. Kaut kur iekšūdeņos ir bažas, kur mēs būtu, kad runātu ar savu valodā, tīpaši vai Vācijā, vai Francijā, vai tur Holandē. Tur jau var runāt. Bet pārsvarā visi pāriet, arī satiksme tagad, arī, teiksim, Zviedrijā bija uzstādījuši, kad viņi arī pāriet arī savā starpā runāt angliski, lai citi kuģi saprot, ka runā. Ir vēl, kur, protams, tas nav. Tā izteikti, bet, principā tā jūrniecības valoda ir angļu valoda. Arī visi likumi, visu likumdošana, visas procedūras, viss mums tikai angliski. Ir, kad noteikti varbūt arī tā otra, teiksim, tā valoda, kas ir, bet vienam angļu valoda jābūt. Es domāju vienkārši tā, ja tu gribi labi apmaksāt, tad tev ir angļu valoda. Jo ja es skatos, ka ir pabraukāts tāpat Ķīnā, ir būts Marokā un tā tālāk,
Protams, viņiem daudz, kas ir lokālās kompānijas, kad viņi strādā uz valsts, viņiem ir savā valodā. Ja? Bet ja viņi no tā burbuļa grib izrauties ārā un pelnīt vairāk, tad viennozīmīgi tā ir angļu valoda. Jo, kā es parasti salīdzinu, tas, kas ir viegli, tas nav labi apmaksāts. Jā, ļoti reti, kad tas nostrādās tā. Es piedāvāju, mums ir tikai 10 minūtes. Mēs ejam jautājumiem cauri, lai tā kā atbildētu. Vai tā arī ir industrija, kur tā kā mazliet konkurē ārā lētais darbspēks? Jūs dzirdēsiet, piemēram, Filipīnas ļoti daudz cilvēku iet iekšā. Es pieņemu, ka ir vieglāk dabūt konkrēti spējīgu algu salīdzinājumā ar māju algu no Filipīnām nekā no citām vietām. Un vai ir tā, ka tad, kad ir jūrā, visiem ir vienādas algas, protams, par attiecīgo darbu, vai arī tur tās kompānijas mazliet paskatās, no kurienes tu nāc un cik tu tev dod? Es varu fiksēt no savas viedokļa, kā tās izstāstīt. Zin kā, ir jā un nē. Jā. Matrožiem mēs skatās vairāk, jo Latvijā nedabūs par tādu algu, kas grib strādāt. Offshore pie viņiem tur strādā vēl ar šitiem te, ar matroži, tāpēc, ka tur ir salīdzinoši labas algas, bet ja iet, teiksim, uz tādiem starptautiskiem kuģiem, kas strādā, tur ir, grūti dabūt. Pārsvarā meklē filipīniešus, meklē kaut kādus ķīniešus, tur dažādas nacionalitātes. Arī lai gan kad ņem jau kapteini skatās, man bijot zem dēļ tās Zviedru sekt ļoti zemas likmes, es, kas strādāju Zviedrijā, strādāju zem Zviedru likumdošanas. Man kā kapteinim bija lielāka alga nekā Zviedrim uz rokas, ko es saņemu. Tāpēc, ka mums Latvijā ienākuma nodoklis bija 15%, viņi 25% maksāja. Tad pārgāja, Zviedri palika uz saviem sekiem, ja, tur kā katru mēnesi to saņem, bet ja paskatās, ko tas filipīnietis kapteinis saņem, viņš saņem pat vairāk nekā Zviedrs saņem. Tikai tāds, ka viņam maksāja dolāros. Tas tāds unikāla situācija nav pārsvarā jau Eiropiešiem šeit, vairāk saņem nekā no Āzijas, bet nevienmēr tas ir patiesi. Bet sanāk tās ieejas algas ir diezgan zemas vēl. Pa matrožu? Jā, pa matrožu tas pabeidz tieši. Offshore viņas diezgan normālās priekšā matrožiem ir pat uz pasažieru šiem kruīzu kuģiem. Man es domāju, diezgan labas ir. Bet tādiem tankeriem, tādas, cik, teiksim, matrožas kaut kādas saņem 2-3 tūkstoši eiro mēnesi, ja? Teiksim, iepretim, ja tu ņem kapteinim, jau, teiksim, tur saņem 15-20 tūkstoši mēnesi. 1,7, sākot no 1,7 bija piedāvājumi, tur mums iegāja, bet zin kā, arī to tēmu, kad tu saki gan jā, gan nē, vai ne, ka tās ir vienādi vai nav vienādi, man pieņemsim tagad stāstīja no studentiem, no dzīves, kad viņi bija, viņam tagad prakse, viņam ir kontrakts uz noteiktu algu, un tagad vienkārši vienā ostā nomainās kompānija, un tur kaudz ar ukraiņiem pretī. Un tie ukraiņi ir pa zemāku algu, un tev vienkārši kapteinis pasaka, reku ziņa no kompānijas, vai tagad piekrīt par to pašu algu kā ukraiņas, vai nu nē, jā. Tad tev ir jāizvēlās. Tā kā ir situācija, bet tas ir baigi atkarīgs no kompānijām, kāda ir viņa politika, un vai viņi grib lēto darba spēku, jā, vai kā. Skaidrs, te piemēram šeit. Botsmanis matrozis pavārs alga 2,5–2,700 dolāri. Matrozis 2,2, 2,4. Tālāk aiziet jau mekāniķis 4. 4,000, 3. ir 6,000, 2. ir 11. Tas ir dažādas, tas tāds piemēru kā minūtur, ja? Tas nav rakstīts, tur dažādas, tur uz tankeriem LNG tur aizējot, tur ir daudz lielākas algas, offshoreos ir lielākas algas, piemēram, salīdzinot. Tās tirgus ir dažādām tām algām. Bet, pa lielam, ja tu sāc būt izdomāt, teiksim, es gribu, teiksim, kaut kāds tev, nezinu, daudz skaties tagad tur jaunieši. Šo 30 gadu 29 vēl nav sapratis, kur viņš grib, ko grib darīt. Jā, es 29 gadus jau biju kapteinis. Es jau biju, diezgan ātri sākumā, 15 gados aizgāju, un man jau, es jau biju, mašīnu, dzīvokli, viss, tā. Tā, tu diezgan ātri vari sevi jau nodrošināt, būs neatkarīgs. Pabeidzot, tev vecākiem nav par tevi vispār tur jādomā jau sen. Ja tu esi labi mācījies, jau praksē labi pierādījis, tad praktiski pabeidzot mums koledžu, jā, tas ir pēc 9. klases 4 gadu un koledžu vēl 2, tad tu jau vari pelnīt ap 4,5 tūkstoši mēnesi. Tā, man liekas, ka tas ir tāds
Nu, kur vēl no skolas izējot, tev kaut ko piedāvā? Jā, protams, tev jāskatās tas, ka tev jādala to būs tā kā uz 2, jo pusi no laika tu esi mājās. Šis ir tas, ko es tev gribu izdarīt. Pasakiet man vēl profesiju, kur var pelnīt tik daudz, un pusgadu būt atvaļinājumā. Jā, bet tu jau vari tikpat labi izvēlēties. Nomaini kompāniju. Jā, bet labi, bet ja paskatās gada nogriezni, cik cilvēks nopelna. Tas īstenībā bija. Tas īstenībā dabū savus 20 brīvdienas, un te tu mēnesi no vietas. Šitas bija pats grūtākais. Nu es, kad aizgāju nogāju jūrā, un es 10 gadi atpakaļ izdomāju iet krastā strādāt. Nu, kā izdomāju, paaicināt. Nostrādāju 1. gadu, pat vairāk. 6 gadi nostrādāju par kapteiniem, un tad man tur visādiem projektiem Ķīnā, Turcijā, un tad man saka, varbūt gribu palikt krastā. Es nostrādāju 1. gadu, un tu teici, es gribu iet jūrā. Kur? Sapratu, pusgads tev ir atvaļinājumi. Kur tev tāds darbs vēl ir? Un tas, laikam, bija to, ko gribēji sacīt. Vēl kā tas bija tā. Pusgadu, kad tu strādā, tu jau esi nodrošinās. Ēdienu tev dot, teiksim tā, dzīvošana tev ir. Nav nekas jāmaksā. Tos pusgadu pilnībā tas ir krājot. Ja tev nav kāda sieva un draudzene, kas gaida mājās, un kaut kādi tur dzīvokļi, piemēram, tu izīrē pa to gadu, tur atstāja, nezinu, Airbnb vēl kaut kur, kas pelna arī tev naudu. Tev tā nauda netērē. Tu uzliec savu mērķi, ja es gribu teiksim, tur līdz kaut kādiem gadiem uzcelt savu māju. Tu to mierīgi vari izdarīt, tev nav tur. Un tad tu, teiksim, ja esi salicis, man gatavo tur māja, tur šitas ir, tagad man vajag sievu. Tagad sieva ir viss. Labs laiks, ne? Tur bez hipotēkas. Jā, tā, tev var mierīgi, tur var izplānot diezgan efektīvi to visu. Un viens no stereotipiem arī tas, ka tie jūrnieki ir ilgu laiku prom. Viņi jau nav pie tās ģimenes, jā. Bet ja mēs tā matemātiski parēķināsim, cik tad mēs ar to ģimeni 8 stundas dienā strādājam īsti esam? Mēs atnākam no darba mājās, kaut ko mēs kopā padaram, ejam gulēt, no rīta atkal ceļamies, mēs vairāk pavadam laiku darbā. Šeit, kad tu esi atnācis no jūras mājās, un ja tu pieņemsim, esi kapteinis, tev sieva var atļauties nestrādāt, viņi var pavadīt laiku ar tevi 24, 7 kopā, un ja mēs parēķinām, tad tas laiks ir tomēr kopā daudz vairāk pie šī formāta nekā standartā. Ja? Un tev ir pietiekoši daudz naudu, tu var atļauties viņu tērēt, aizbraukt kaut kur un atpūsties, izbaudīt to dzīvi. Tas vienot. Mācīties arī. Tur man viena pazīstama zviedru meitene, kas tur pie manis bija studente uz kuģa, un viņa strādāja, mācījās, pēc tam aizgāja uz kruīzu kuģiem pa vecāko palīgu, izmācījās papildus pa juristi, un tad pēc tam strādāja tajā Austrālijā, viņi menedžēja to visu floti, un tad pēc tam tagad vēl kaut ko piemācījās. Kāds var cikot, viņai gan jūrniecības backgrounds, gan viņa tā jūrniecības kā pa juristi strādā, kur viņai tas sakombinē, tas viss viņai papildus uzlikt sev mērķis, ko viņa var darīt tajā laikā. Tādā ziņā tas diezgan universāla un laba profesija, ja tā ņem. Tagad atskatoties atpakaļ, bet jāsaka godīgi, bija moments, kad man diezgan es tā nelabi panesu to jūras tur to sliktus laikaps. Tīpaši, ja tu atnāc no atvaļinājuma, 4 mēneši, piemēram, aizēji uz jūrā un tev ietrāpi vētrā, un tad tu... Bet, tā, kad tu aizēji un tev viss mērini, tad ir ok, organisms pieroda un viss labi, bet ja tikko atnāc un ietrāpi vētrā pirmajā reisā, tad tā diezgan nelabi jūtas. Tas arī būs tagad neforši izkāpt no tejienes ārā un aiziet tur Lietuvu, vai ne? Arī tas nav forši. Bet pie visiem jau pierodi. Arī fakt, jā. Mēs, piemaksāt vēl stundu un pasēdēt. Jā, ja turpiniet. Stāstiem par to jūrniecību, drusku tā kaut kā. Par ilgtspēju vēl varbūt. Kas tiek saprasts ar ilgtspēju jūrniecībā? Tagad jau viss ir tēma, ka ilgtspēja. Jā, tā bija arī. Jo Trumps tagad redz visas ilgtspējas sev svītro pāri. Nākošais nedēļ iespējams viss būs apkārt. Latvijā tās, arī administrācija, kur strādāja, bija diezgan liels tas arī programma, Renkapkā programma, kad no matrožiem jau redzēja to, kad nespēja to matrožus varbūt tik daudz nodrošināt darbu. Un tad bija programma, lai viņus attīstītu uz stūrmani. Un tas tā kā, ilgspējā, lai mēs tomēr fokusētos varbūt uz kaut kādām specifiskiem kuģiem, kur lai būtu mēs kā profesionāli būtu, protams, arī uz lielo floti. Un tas tā tieši ilgspējā aktīvi to jūrniecību. Un tad ir
gan akadēmija tagad ļoti plaši cenšas, gan arī ir arī, nu, teiksim, tāda jūrniecība zināma tāda, gan arī Liepāja cenšas, gan arī Navi Kontas tāds cenšas tur būvēt. Tas varbūt, man skatu punktu drusku nepareizi, kā vajadzēja. Latvijā vajadzēja akadēmiju visam bīties, bet, nu, tas tomēr, nu, privātā struktūra iegāja, nu, kā ir, tā ir. Bet, nu, it kā jau ilgspējīgi, kas vēl tāds bija projekts un plāns bijušajiem tam jūrnieku reģistru vadītājiem, kas bija Latvijā. Bija tā doma uztaisīt Latvijā menedžmenta kompānijas, kas varētu salīdzinoši bez mazākiem nodokļiem aicināt šeit kuģu īpašniekus nāk šeit reģistrēt kompānijas. Jo jūrnieki tomēr salīdzinoši nemaksā lielus nodokļus. Tur tas bonus viņiem ir. Kad par cik viņiem tas ir, arī nav krastā, nevar izmantot tos visus labumus, tāpēc arī viņiem tie atvieglojumi nodokļoši. Tā vīzija bija, kad mēs varētu taisīt menedžmenta kompānijas šeit, lai ilgspējīgi aicinātu kuģa īpašniekus reģistrēt kompānijas, karogus reģistrēt savus, un tāda bija tā vīzija un doma. Kāpēc tik daudz zem Panamas brauc? Nu, man liekas, ka viņiem briesmīgi liela floti. Viss jau atkarīgs no tās, tagad arī Latvijā ilgus gadus nebija tas tonāžas nodoklis. Tagad ieviests viņš ir. Toreiz vēl tad bija tur Ancis Zeltiņš, viņu toreiz, vilku viņus uz Zviedriju, lai viņi mēģina, tagad viņš Rīgas ostas pārvaldnieki ir, lai mēģina tos reģistrēt kuģi zem Latvijas karoga, lai mēs savā ziņā dotu labākus likumdošanas nosacījumus, kas būtu atviegloti kuģa īpašniekam reģistrēt. Panama piedāvā tik labus nosacījumus, ka kuģa īpašnieks jau meklē, kur viņam izdevīgāk ir reģistrēt to kuģi, jo viņam jau ir nauda, kur reģistrēt. Viņš attaisa tur savu mazo ofisu Panamā, un no turienes viņam tie kuģi tā kā skaitās īpašnieks ar menedžmenta kompāniju, viņam ir, piemēram, Singapūrā vai tur Latvijā vai kur. Mums ir kuģi, kas ir Kiprā reģistrēti menedžmenta kompānijā Dānijā. Tāpēc, ka tur tie nodokļu sistēma ir labāka. Viss jau atkarīgs, neviens jau negrib baigi maksāt nodokļus. Ir naftas kompānijas, kas prasa, ka Eiropas karogam jābūt ir uz kuģa. Jo tad arī daudzas mums iepriekšējā kompānijā mēs, lai varētu Eiropas Savienības atbalstu, jo mēs būvējām kuģus ar dabas gāzi, un tagad pēdējie viņiem ir ar burām. Un tas nozīmē, ka, lai varētu Eiropas finansējumu piesaistīt, vajadzēja būt Eiropas kaut kādiem karogvalstīm, Eiropas tam aprīkojumam. Tas arī ir arī kaut kādi, kas vajadzīgs. Bet pats galvenais, man liekas, ilgspējīgai, tas arī viss galvenais, protams, ir arī cilvēki. Paši jūrnieki. Un pēdējos gados, diemžēl, tā tendence ir tā, ka tas jūrnieks skaits samazinās visā Latvijā. Un ņemot vērā arī, nezinu, demografiskos vai kādu situāciju, ka tas, lai nodrošinātu arī to visu ilgspēju, kā tāda, tad, protams, ir ļoti liels uzsvars jāliek tieši uz to jūrnieku piesaistīt. Lai būtu tie profesionāli. Man liekas, ka arī tāpēc arī tas Jānis. Krišāns Valdemārs teicis, ir neviena valsts nav maza, kuras valstus krastus karo jūra. Un Latvijai cita zelta nav. Mums tikai jūra, principā, zelts. Un ja no valsts līmenī, to neuztvers to, tad ir baigi grūti visu runāt pa mēžiem, tu mēžus var izgriezt, teorētiski. Zemi var, jūra jau viņa paliks. Mēnce pagalā. Jā, mēnce pagalā. Tieši tā atjaunojās jau. Tāpēc ir valstiski jāpiet. Ja valsts to nedabūs, tad baigi grūti. Bet par tiem jūrniekiem to skaitu, tas vienkārši saistīts arī, jo būs attīstītāka valsts, jo attīstītāka ekonomika, jo mazāk tā interese būs to jūrniecību. Ja? Jo to pašu naudu varēs jau nopelnīt krastā. Kāpēc Amerikā, Kanādā tur ir problēmas mehāniķis piesaistīt, jo viņš vienkārši autoservisā krastā nopelna to pašu, kāpēc viņam braukt projām. Ja? Tāpēc te ir jāskatās. Mēs vēl esam tur uz kaut kādu robežu, vēl plus ir, bet tiklīdz tas paliks pa dārgu, tu izvēlēsies kaut ko jau citu. Kaut kas, tā ir dzīve. Bet Latvijā tie kaut kādi visādi ostu nodokļi, kaut kā tur, vai tie ir atšķirīgi no citām valstīm, vai ir daudz maz līdzīgs kā citās valstīs? Tur ir kaut kāda bākas nodokļi. Man liekas, bākas sen neviens vairs neskatās jūrnieks. Bet tie nodokļi tur jāmaksā kaut kādi baigākie. Skatās, ir vadlīnijas pa kā, lai iet, lai kuģis zina, kā ostā iet. Tiešām skatās, ka tur gaismiņi tur spīd. Tur jau jāskatās. Nevis pēc navigācijas iedītēm. Skatās, piemēram, locis, viņš jau var arī, pirmkārt, ir divas, viena augšā, viena lejā. Viņš skatās, lai viņas sakrīt, lai viņš varētu taisni kuģi ievadīt ostā.
Viņš skatās uz viņas. Nav viss jau pat telefonā var paskatīties. Bet cik precīzi? Precīzi. Viņam jau ieglime var būt tāda tik šaura, ka viņš nevar paiet šitā te. Viņam cits jau... Bet tie nodokļi, tad visās valstīs ir kaut kādi viņi... Tie visi ir. Jā. Plus mīnus vienādi. Jo man liekas, es biju dzirdējis, kā tā Rīgas ostā, ka vienkārši baigi lielie un ka tāpēc varbūt nenāk. Tās summas tā uzreiz nepateikt, bet es zinu, piemēram, ir atvieglojumi daudzās ostās. Ja ir tev vidēji draudzīgi kuģi, ja tev kuģis, tad tu dabūji tur 10% atlaidi, ieejot ostā. Latvijā tas nav ieviesis vēl, bet ir Environmental Shipping Index, tas kaut, ja tur kuģis ir tāds vidēji draudzīgs, tad viņam ir atvieglojumi ostā, jo viņš mazāk izmešus piesaista. Ieejot ostā, viņam tur nav nekādu, mazāk izmeši ir, ja tur ar baterijām ienāk vai vēl kaut kā tur, piemēram, ar dabas gāzi. Ar airiem. Jā. Bet uz to zaļo kursu jau viss iet līdz kuram gadam bija līdz 50 gadam ir noteikts, ja, kad ir visam jābūt neitrāliem, jā, klimata neitrālam, visam jābūt, un uz to arī iet ūdeņradis, pieņemsim, jā, viena no degvielām vai vēl kaut kas, jā, amoniaks un... Amoniaks tur, jā, tur, ar bura. Degviela un tā tālāk. Viņai ir tā efektivitāte mazāk. Mums te jaunai, man iepriekšējā kompānija, kur es biju 24 gadi, mēs tagad pirmie kuģi nāk uz Eiropu ar burām, tankers ar burām, 4 buras viņam ir, un tagad nākam nedēļu viņš atnāks štajā Dānijā, un tās buras jau uzliks tās pašas buras. Viņas viņam tā kā uz lidmašīnās principu. Kā lidmašīnas tā kā ceļās tie fizikas tiem likumiem, tā arī viņiem uz kuģiem. Viņi griežās tur, viņi tur izpētīja to tirgu, ne tirgu, bet to kuģa tos maršrutus, cik efektīvi tie, jo NASA to analīzi veica, ka 100 gadu griezumā, cik tur vēji, kā tur plūduši ir, un pēc tā bāzes tur viņi tur veica to analīzi. Tīri teorētiski pagaidām tas ir, bet nav jau tā, ka tie pirmie kuģi ir, kas kuģi jau lido, kas neizlido, kas izmanto tos turbīnas, principus un tālāk. Ātrie prāmīši lidotā, kas... Tā kā tas nav tāds nekas universāls, bet tankeriem viņam nav tik daudz vajag plaši izmantoties. Un arī tās tehnoloģijas savādāk. Tur arī tikai vērtēts, kādus tur īpaši ņemt un tā tālāk. Tas tāds vairāk, manā skatījumā, tas vairāk tāds marketings triks, lai tāds piesaistītu naudu no bankas, kas tur ir gatava redzēt, ka investē, dara un tā tālāk. Jo tas jau padēdina to kuģi tās visas. Pirmkārt, kravu mazāk var paņemt un drošībai un visam pārējiem. Vai gan viņi saka tie, kas praksē, ka kad viņi diezgan stabili esot liktos laika apstākļos. Tieši tāpēc, ka tās buras jau... Svars lielāks? Nezinu, metaceniskais augstums vajag. Kā smājas pēc Arhimēda spēka, kur ir metacentris un ūdens izspēde, viņam jābūt kopā, lai tas kuģis vispār nenoslīgt. Un tad tas G, tas smaguma centrs un metacentrs, tad, ja viņš ir liels, tad viņš kuģis baigi svārstās. Ja viņš tā kā samazināts, tad viņš tāds tāds māja neiet. Tā, jā. Tā arī ir kā burlai, vai viņi arī nespēja tik ātri izvalcīties kā motoriem? Jā. Arī būriem viņi nespēja tik ātri, fiziski motori neātri vēl. Motori neātri, jā. Ķīliem motām, buriem, laivām tam jau ir apakšā ķīliskās pusotru metru. Bet arī, jā, viņi tā stabiliet. Nē, arī atšķirība ir, cik viņi iezvalstās ar uzvilktu pilnu tāfeli un cik ir ar tikai ķīlu. Jā. Tā kā, jā, tā jūrniecība. Bet, nezinu, ja jums vajag iedrošināt kaut kādu sevi, bērnus vai kā tas tāds, man liekas. Manā skatījumā tā ir ļoti profesija, kas dod daudz iespējas. Tev nav obligāti jāiet vēlāk jūrā, tu vari krastā, jebkurā vietā. Vajag viegli pēc tam salīdzinoši, ja tu esi uzdienējis bijis pa kapteini vai ļoti viegli darboties. Ļoti labi arī strādāt par mehānisku, elektromehānisku, kas tam diezgan viegli. Mehāniķis pēc tam reklus pa 4000 mēnesī Liepājā terminālā meklēja vecāko mehāniķu, jā. Tagad Ventspilī algas ir ļoti labas. Tā, ko pieprasīts ir kā kuģu vadītājs, tā arī mehāniķu un meitenēm arī ir ko darīt. Paldies, es jau savu profesiju izvēlu. Tā kā droši. Bet pārdomā. Man tomēr uznāk kaut kas. Jā. Pastāv, cik viens pasniedzējs ir, kurš atnāca strādāt uz koledžu,
jo viņa meita grib nākt pa mehāniku mācīties. Tad tā būs pirmā meitene, kas mums koledžā mācīsies. Jā, jo viņš tagad ievirza visu sakārto, lai meita var droši nākt un mācīties.